Esiet sveicināti podkāstā klausītāji un skatītāji. Šodien mums būs tāda īstenībā, man liekas, diezgan nepopulāra tēma droši vien. Parunāsim par supervīzijām, es pastāstīšu arī noteikti par savu pieredzi. Un šodien es uz podkāstu sarunu esmu aicinājusi savu diezgan senu, kā mēs šodien izsacinājām, diezgan senu paziņu Ilzi Svarenu, kas ir supervīzors certificēts. Un ļoti interesanti, kad es domāju par šīs dienas ievadu. Es sākumā gribēju pastāstīt, ka es biju tava kliente, es nācu pie tevis uz supervīzijas sesijām, ka tu vēl mācījies, un es studēju, tā bija tos prakses materiāls. Jā. Jā, un tad kaut kādā brīdī es jau rakstīju tev jautājumus, un es sapratu, ka īstenībā tu arī esi bijusi pie manis, un esi bijusi arī mana klienta. Tas, laikam, ir tas mūsu ceļš, kā viņš tur visādi samudžinājās. Bet, čau, Ilze. Čau. Prieks tevi redzēt pēc 6 gadiem, jo mūsu supervīzijas sesijas notika jau online. Tas jau bija jau pandēmijas gads, laikam 20. gads. Bet pirms tu stāsti varbūt savu foršo pieredzi, varbūt tu vari pastāstīt arī par sevi, kas vispār ir tā supervīzija. Mēs esam dzirdējuši par to, kas tas ir. Es esmu bijusi supervīzijas sesijām, es tā kā saprotu un zinu, bet ļoti daudz, man liekas, pat neizdomājas, ka viņiem īstenībā varbūt tāda būtu vajadzīga. Jā, tev ir iespējas vai noreklamēt. Jā, bet pastāst, kas ir supervīzijas, kas ir supervīzors un vispār to visu stāstiņu. Jā, paldies par uzaicinājumu uz sarunu un par supervīziju runājot. Es teiktu tādiem īsiem vārdiem, tas ir konsultatīvs atbalsts ar darbu saistītos jautājumos, bet ja mēs, ejam plašāk, vai man to varētu vajadzēt kā klientam un teiksim, kas ir tie jautājumi, varbūt ar kuriem vēršās supervīzijā, tad tie tiešām ir koncentrēti jautājumi, kas ir saistīti ar darba tēmām. Tā ir gan komunikācija ar kolēģiem, ar vadību, kaut kādi procesi, kurus iespējami mēs pie sevis tādā ikdienā domājam, par tiem pārdomājam, bet tad ir pienāk viens tas brīdis, kurā ir grūti jau atšķirt, kas ir tas, kas realitātē notiek, ko es varbūt esmu izdomājis, sadomājis, kā es par to jūtos, un tad ir vērtīgi, ka līdzās ir profesionālis, kurš, teiksim, ir to studējis, gājis šīs te prakses stundas, lai spētu sniegt šo te profesionālo atbalstu un tādu nedaudz skatu no malas un palīdzēt šo situāciju ieraudzīt varbūt jau citā gaismā un palīdzēt kaut kādā veidā virzīties pa to ceļu. Un tām nevienmēr ir jābūt problēmu situācijām. Tie var būt arī jautājumi, kas ir saistīti, teiksim, ar tādu vēlmi izaugt, vēlmi spērt nākamo soli karjerā vai, teiksim, izvēle par to. Labi, esmu bijis vairākus gadus organizācijā, uzaudzējis savus profesionālos muskuļus, bet vēlos, veidot savu individuālo karjeru. Tā kā tie jautājumi ir ļoti daudz un dažādi, un šādā te sarunu un sesiju veidā ir iespējams saņemt šo te atbalstu un skatu no malas uz situāciju, kurā varbūt jau es pats kādu laiku esmu dzīvojies un īsti neredzu to tālāko virzienu vai izēju no konkrētā momenta. Es tagad, mazliet no personīgas pieredzes atceros, ka toreiz tu biji ielikusi Instagramā vai Facebookā par to, ka tu meklē savu, praktikanti tie nesaucās, bet cilvēks, ar kuriem strādāt savai praksē, un es pat nezināju, kas ir, domāju, es tev esmu strādājis, tu esi forši, labi, ejam, iešu pamēģināt. Un Paigi, es tev pirms tam vēl pajautāju, vai tev ir kaut kādi tie pieraksti no mūsējiem sarunām. Es vienkārši domāju, kas varēja būt tie mani jautājumi, par ko es biju domājis. Es tiešām nevaru atcerēties, kas tas varēja būt. Varbūt tas ir tas, kas jau man tagad ir. Tas būtu ļoti, ļoti interesanti, bet tev tur ir šis supervīzora kodeks. Es nezinu, kā tas saucas, ka tu nedrīkst glabāt šos pierakstus. Bet jā, tās lietas, ko es tagad domāju, ka es tajā brīdī biju tādā īstenībā uz to brīdi tajā savā karjeras pīķī. Kas tiešām, ja mēs mērām naudā, tad tas bija tas maksimums uz to brīdi, ko es biju sasniegusi. Tas ir viens. Un vēl es ļoti spilgti atceros, ka pēc vienas sesijas man ļoti sāpēja galva, un es gāju vienkārši ārā un bija šitās
tās zilās puķītes, kā saucās, vizbulītes. Jā, bija vizbulītes, un es domāju, bāc, man kaut kā šis viss ir jāpašādā, bet kas tas bijis, neatceros. Un numur 3, neielika pēc supervīzijas sesijām, es ļoti, kā lai saka, nestrauji tas nebija, bet radikāli mainīju savu karjeru, kas kļuva par topošo māmiņu. Ja? Varbūt man atlaida kaut kādas citas iepriekšējās lietas, kas varbūt nebija. Ja? To mēs nekad neuzzināsim, bet es tā domāju par šo te, es domāju, ka tam noteikti bija kaut kāda ietekme tajā visā, ko mēs tā kā runājām. Bet jā, runājot tieši par supervīzijām, mēs tevi arī izrunājam, kas varbūt ir tāds aktuālākās tēmas tieši šobrīd arī tavā darbā. Un tu stāstīji arī jā, par pašizaugsmi un to visu. Bet kā tu to pat arī saproti un kā tu to pat arī redzi klientos, nu, kā man dažreiz šķiet, ka mums visu laiku pušot, visu laiku ir jāaug, tev ir jāsasniedz ar nākamais līmenis, tev vajag tur šito kursu, labi, manā profesijā to tiešām prastas, tā tiešām ir, bet tā nav tā, ka kaut kādā brīdī mēs aizmirstam, ka ir ok arī ar to, kas ir, nu, tu noteikti vairāk, tev ir lielāka pieredze tieši tāpēc, ka tu strādā ar šiem te jautājumiem, bet varbūt tu vari pastāstīt, kas vispār ir tā pašizaugsme, ja, ko mēs tik ļoti pēc kā mēs tiecamies un ko mēs gribam sasniegt, ja. Tā. Jā, par pašizaugsmu, es teiktu, ka es pati esmu tāds cilvēks, kam ir šī vēlme nemitīgi papildināt zināšanas, bagātināties, un vai tā ir augstskola, vai tās ir citas, kursi vai kādas citas zināšanas, bet skaidrs, ka pie tā mūsdienu plašā piedāvājuma kaut kur tajā visā ir jājūt limitācijas, un to, kurā brīdī es kaut ko iesāku arī ar to, ko es esmu apguvis, jo skaidrs, ka ir tas vecais labais teiciens par to, ka neviens diploms kabatu nespiež, tam es pilnībā piekrītu, jo, kaut vai no manas augstskolas arī šīs pieredzes ir arī kaut kur veidojušies mūsu pirmsākumu kontaktiem, vai ne, un tam līdzīgi. Līdz ar ko es teiktu, ka skaidrs, ka zināšanas ir vērtīgi, bet pienāk tas klikšķis un tas moments, ka tas ir jāsāk likt lietā. Un arī šīm te plašajām iespējām droši vien, ka katram pašam ir kritiski jāpieiet pie tā, kas man ir realistiski vajadzīgs, ko es šobrīd redzu to vajadzību, vai tas ir profesionāli, vai man kā personībai, un kas ir tās lietas, kur man varbūt gribas sekot trendiem, vai tam, kas šobrīd ir populāri, vai tam, kas man izlec varbūt sociālajos tīklos man mērķētā reklāmā, un varbūt es par to iepriekš pat neesmu domājis, ka tas ir bijis vajadzīgs, līdz ar ko es teiktu, ka mēs dzīvojam tādā laikā, kad jāmācās būs visticamāk visa mūža garumā, vienā vai otrā formātā, un sen atpakaļ atceros jau bija pētījumi par to, kad mūsu paaudzes dzīves laikā arī nomainīs vairāk kārt savas profesijas, kas es domāju, ir pilnīgi likumsakarīgi, bet arī no tādas personīgās izaugsmes kā pašai personībai, es teiktu, ka pie tā mūsdienu tām plašajām iespējām ir ļoti apzināti tas jādara, kurā brīdī, kuru ceļus izvēlos iet un kāpēc. Un tiešām ir svarīgi atbildēt sev uz šiem jautājumiem, jo tas, kas varbūt, tāds viens piemērs šobrīd skaidrs, kad ir būtiski, ka mēs arvien vairāk runājam par mentālās veselības nozīmi un tās vispār tādu ietekmi uz katra tādu labklājību, bet tas, kas varbūt šobrīd jau ir tādā, kaut kur trendā aizgājis, kad es eju terapijā. Tas, ja kādreiz bija tas stāsts par to, kad pie psihologiem, psihoterapeitiem dodas tikai kāds, kuram varbūt tā šķībi skatījās uz šādu cilvēku, tad šobrīd varbūt tas jau ir tāds, kā tāda firmas zīme. Skaidrs, ka tas ir ļoti vajadzīgs, un arī es pati secīgi, kaut kādos periodos esmu to darījusi, un ja tas notiek apzināti, un tiešām cilvēks to sajūt kā savu vajadzību, vienalga, vai tā ir vēršanās pie speciālista, vai tās ir kādas apmācības, tad tam ir jēga un nozīme. Bet iespēju mūsdienās ir ļoti, ļoti daudz, un es arī aicinātu, ja ir tā vēlme un vilkme, viņas izmantot. Bet kā saprast, ka man tiešām kaut ko vajag
vēl papildus. Es nezinu, man liekas, mums kaut kur varbūt ir kaut kādas līdzības ar tevi. Nu, man ir tā, ka es ieraugu kursu, man viņu vajag. Ieraugu nākamā, man šito arī vajag, un šito arī vajag. Bet tas, ko es arī esmu sapratusi, tu saki, neviens diploms kabatu nespēr, bet neviens diploms arī neko baigi nenozīmē. Nu tā, tev var būt ļoti daudz tiešām šie te papīri, bet tev var arī nebūt neviens papīrs. Un tu var būt ļoti, ļoti zinoši konkrētajā tēmā. Un jā, tas arī tā interesanti. Bet tur šeit, ka pa daudz jau nekad nebūs. Nu šeit es varu papildināt to, ka ar vēl vienu tādu teicienu mūžīgais students, droši vien, ka arī tā ir tāda robeža uz kuras balansēt, un skaidrs, ka ir, nu, teiksim, speciālisti, kuras tā nozīme un tā būtība ir tajā, ka es praktiski daru to, ko es esmu apguvis, vai praktizēju ikdienā kādas, nu, teiksim, šīs ikdienas rutīnas. Mēs zinām, teiksim, elpošanas prakses šobrīd ir, vai nu, tāds regulēts un kārtīgs dienas režīms, pie kuras pieturos, un ja es izēju šīs te apmācības kursus vai konsultējos ar speciālistu, un šīs ir tās lietas, ko man ir, nu, teiksim, ļauts darīt, un es viņas daru un praktizēju, tas ir tas tāds labais un veiksmīgais stāsts, bet savukārt, ja es tikai krāju mapītēs vienu, otru, trešo metodi, kā varbūt organizēt savu dienu vai kā izvēlēties savu nākamo to karjeras soli, tad tas visticamāk krās arī šos te putekļus skapī un tam īsti pievienotās vērtības nebūs. Bet tur ir viena būtiska īpašība vai tāda vajadzīga lieta, kurai ir jābūt ir šī drosme mēģināt. Un tas tādā, es teiktu, mūsdienu, tādā, kur viss ir tāds, varbūt, nezinu, sociālos tīklos līdz perfekcijai noslīpēts, un tas mums rada šo te priekšstatu, ka viss ir citur, viss ir tikai brīdī, kad, kā lai saka, viss ir perfekti, tad tas var mazliet bremzēt to drosmi darīt. Jā, tad jau mēs varam īstenībā par manējo piemēru arī parunāt, tev snāks papraktizēties, bet, nu jā, tas droši vien arī zina, ka es, tikko apguvu arī jaunu profesiju, lai gan es tajā jomā biju jau kādu laiku, bet kā treneris, es nestrādāju. Es tikai, protams, devu kaut kādas fizisko aktivitāšu ieteikumus pēc tās pieredzes, kas man bija. Bet, es atnāku pie tevis kā klients, es tev saku, klausies, tā kā nokārtot to treneru certifikātu, bet, treneri ir latviski sakot dafigā, ja? Apmēram, vismaz manā burbulī tā ir, ka katrs otrais ir treneris, bet es esmu, labi, es tur par uzturu esmu, es teiktu, diezgan spēcīgi, ja, tur, es teiktu, tur viss ir kārtībā, tur zināšanas ir, kursi joprojām ir un tas viss, bet tā trenēšana, labi, man ir tas certifikāts un visa eksāmenu fitnes federācijas arī esmu nokārtojis, bet, kā lai es tagad redzot, ka ir treneri ar gadiem pieredzi, labi, viena lieta, ko es varbūt esmu sapratusi, cilvēki nāks tieši pie tevis. Arī tieši supervīzori. Es nezinu, kā ar supervīzoriem. Es zinu vēl pāris supervīzorus. 2 vismaz. Man liekas, tas ir diezgan daudz. Vidēji, jā, es teiktu. Jā, es teiktu, tas ir diezgan daudz. 3 supervīzori man ir. Bet es aizgāju tieši pie tevis. Labi, es tajā brīdī biju tavs bezmaksas klients, jā. Tāpēc, ka es tevi zināju. Un tāpēc, ka, neviens nebūs tā kā tu ar tiem citiem dieviem ar viens. Es toši nekad neko nerunāju. Tiesāk, es tur, nezinu, smietos visu laiku vai kas. Es ar viņu nevarētu parunāt, vienkārši nopietni uzstāt. Ar to otru arī, tā baigi, es nevarētu tā mierīgi runāt. Bet tas man liekas, mans trumpis ir tas, ka es esmu varbūt skan augstprātīgi, ja, bet tas, ko es esmu domājis, kāpēc es vispār kādam kaut ko piedāvātu. Tāpēc, ka es varu iedot to, ko varbūt kāds cits nevar iedot. Tas, kas ir tieši man. Bet es pie tevis esmu atnākus kā klients, es saku, klausies, Ilze, man ir tas papīrs, es tā kā gribu, bet es nevaru saņemties, tāpēc, ka es redzu, ka ir vēl. Un tas, ko tu minēji par to, ka, man nekad nebūs gana, ja? Tā, kad nonāk vēl tur kursus, vēl tur šitā pamātīšos un tad es nokārtošu vēl to, un tad es, ja? Tā, bet jā, kas no tava skatu punkta, varbūt tu vari pastāstīt.
Jā, tāda pavisam īsā un vienkārša atbilde būtu ar darīšanas metodu, kas vienkārši nozīmē, teiksim, ņemu un daru, pastāstīšu pēc tam, teiksim, sīkāk, kā es to domāju, bet, ja mēs par tādu supervīzijas procesu runājam, tad tas arī vienmēr, ko es saku arī klientiem, tas ir bijušas reizes, kad viss notiek vienas sesijas laikā un ir atbildēts tas viens jautājums un cilvēks virzās tālāk, bet ja tie ir tādi... Viņš jau virstreneris, jā. bet ja teiksim, tā tēma ir dziļāka vai tas uzrāviens vai jautājums ir plašāk skatāms, tad tas nekad, teiksim, nav vienas sesijas darbs, kurā es pateiktu, teiksim, darīšanas metodi, jā. Bet tāda crash course vienkārši iedot. Jā, bet attiecīgi tā darīšana, ko man varbūt ir tā viegli stāstīt, jo parasti, teiksim, caur savu piemēru, tad mēs kaut kā izjustāk un ir tas can relate, ja, kad mēs varam asociēt arī ar sevi, un tieši tā es esmu arī gan savā, teiksim, ikdienas darbā iegājusi ar šo te darīšanas lietu, kad kas ir tas, uz ko es gribu virzīties, un vienkārši es sāku ar mazām lietām. Kam man vajag piezvanīt, vai kas ir tā reklāma, kur par sevi likt kādam zināt, vai man ir kāds kontakts, kas varbūt, nezinu, strādā marketingā, un pa tādam mazam solim, tā kā mēģināt uzlikt to virsmērķi, piemēram, šajā gadījumā es vēlos būt treneris. Ja sporta treneris, man ir iegūts viss nepieciešamās izglītības, bet ar ko sākt. Un tas it kā izklausās no vienas puses vienkārši, bet no otras puses... Tas man aicina padomāt un rīkoties. Un tiešām tas strādās, es to neskaitāms reizes pārbaudījusi praksē. Un, jo ilgāk tiek atlikts brīdis no tā mirkļa, kad man ir vai nu iegūts šis izglītības dokuments, vai no tā brīža, kad ir bijis mans iepriekšējais klients un pa vidu nekas nav noticis, jo tā baila kļūst lielāka, jo tāda minstināšanās un domāšana tur, nezinu, kāds cits treneris, piemēram, sevi pozicionē sociālajos tīklos, vai viņi, nezinu, mēģina ar viņu satikties, viņš visu laiku ir aizņems, līdz ar ko noteikti viņam ir daudz klientu, un mēs tādā veidā audzējam šīs te domas prātā, un tas mūs tikai attur no tās rīcības, līdz ar ko tas viens ieteikums pavisam pa mazām lietiņām un tādā veidā virzīties uz priekšu, un otra lieta, kam es absolūti piekrītu, ka klienti nāk pie mums, pie konkrētas personības, pie konkrēta šīs te sadarības, un tas ir arī pilnīgi pieņemami, ka var būt arī šī te nesadarība, un tieši tāpēc dažādās sfērās speciālisti ir mūsdienās gan daudz, un klients tiešām izvēlēsies sev šo te, kur veidojās šī te miedarbība, match, jā, kas ir teiksim, apusēji pieņemams, saprotams, un tādā veidā notiks šis te darbs. Un tā trešā lieta, ka mēs nekad nepatiksim un neizpatiksim visiem, vienmēr kādam, teiksim, jebko darot, vienmēr būs viedokļi un redzējumi, kā varētu darīt citādāk, vai kad kāds vienmēr par mums, tas arī no augstskolas, kas paņēms, kāds vienmēr par mums būs labāks, kādam vienmēr vairāk būs šīs te prakses stundas bijušas, vai zināšanas, vai prasmes, un kādam varbūt viņas būs, teiksim, mazāk, nedaudzāk un tā. Bet mums jākoncentrējas vienmēr uz to, kas ir tas, ko es piedāvāju. Tā kā caur sevi mēģināt virzīt vienalga, kura sfēra tā būtu, virzīt to savu darbošanos, mazāk salīdzinot. Man liekas, ka tā bija tu, kas arī, ka mēs ar tevi laikam runājām ārpus mūsu konsultācijām, tā viss, ka tev arī tā kā vajadzētu to Facebook uztaisīt un Instagram. Man liekas, ka mēs ar tevi par to runājam, vai ne? Jā. Arī pašiem supervizoriem vajag supervizors. Jā, un skaidrs, ka tas ir dažādās, tas tāpat kā ārsti arī dodās, vai ne, pārbaudīt savu veselību pie speciālistiem, tāpat arī strādājot profesijā, neatkarīgi, kur tā būtu, bet dažādās jomās mums katram arī ir vajadzīgs šis te atbalsts vai tāds grūdienis no malas, hei, ej mēģini, ej dari, un tad jau skatīsies, kā sanāks. Bet jā, arī atkal atgriežoties par šo treneru jomu, es atceros, ka
labi, tā papīra dabūju, bet es laiku tā kā vilku garumā to, ka es aiziešu ar savu kluba vadītāju. Un tur, kur es pati tā kā trenējos, ka es aiziešu viņai pateikt, ka es arī gribētu šeit trenēt. Ja? Un, jā, un es visu laiku tā, nē, es tagad dabūšu to papīru, man būs certifikāts, un tad es tā kā pie viņas iešu, un es viņai teikšu, čau, es tur esmu certificēta treneri, nāku uz jūsu klubu, jo tur 3 gadus apmēram, gribētu arī tā kā strādāt, un es visu laiku, ka nē, es tā kā, vēl pagaidīšu, ka man tur kāds klients uzradīsies, tāds tā kā iešu, tad tā, ok, es sarunāju pirmo treniņu, man tāds, ja es stāju, man tāds, kā latviski saka, bija šī tā bailīgi, ja? Es viņai saku, tur sveiks, tā kā gribētu tur trenēt, un kas man tā kā jādara, jo tur domāju, bija jautājis arī tur citos klubos, kas tur tādos lielajos Latvijas klubos, un tur viss kaut kas tur, tur visāds procedūras jāaiziet caur tā. Jā, tev tur vajag paņemt to un to abonementu, un visu tu var nākt un darīt, kā tāds, tas tā kā bija viss. Jā. Un tad cits, tā kā, jā, ka dažreiz nevajag vienkārši domāt, un jā, tad tev pavisam nesen bija, mums bija tā kā lielā treneru sapulce kopējā, un tad viņi teica, ka viņi grib ar katru individuāli tā kā aprunāties. Un es jau, protams, sākal visu kaut ko tur sadomāju, ka tur pateiks, ka tur vairs nevar trenēt, kaut kāds savas muļķības. Mēs tur kaut ko runājam tā, un tas, ko es gribēju pateikt, es gribu, lai tur treneri aug, jo, lai jūs augat, lai jūs taisat kaut kādus savus projektus, taisat kaut kādus seminārus, un tā es viņai saku, jā, bet, kas ar telpām, telpas jūs varat izmantot, tur tā kā ņemiet, dariet apmēram, jā, lūdzu jums, es tā kā, tā man tā saka, jā, es tā kā varu iet un darīt, vienkārši tā kā jādara. Un tāds arī tāds vienkārši piemērs no dzīves, ka dažreiz varbūt nav ko raustīties, ja, apmēram beidz raustīties un ej un dari. Kas ir sliktākais, kas var notikt? Pateiks, nē. Un? jā, un es pat teiktu, pat ne dažreiz, bet biežāk arī varbūt, teiksim, ir šis tiešām nepajautājot, mēs neuzzināsim. Un tad, kad mēs mēģinam paši šīs durvis vērt vaļā vienā vai otrā virzienā, viņas tiešām sāk pavērties arī tālāk un nāk tā viena otra iespēja, viens otrs piedāvājums, jo skaidrs, ka dažādās sfērās šo speciālistu ir gana daudz, bet, teiksim, tikai sevi virzot, mums ir iespējams pasaulē par sevi pastāstīt. Un tādā laikmetā mēs dzīvojam, kad tas ir jāspēj izdarīt, un jā, tikai caur šo te drosmīgo vaicāšanu, sarunāšanu, piezvanīšanu, e-pastu uzrakstīšanu un tam līdzīgi. Nav jāiet kaut kāda redakcija, jāprasa, lai ieliek sludinājumu, vai neieliec vienkārši postu. Labi, cik redzēs. Jā. Tā. Bet es arī īstenībā aizdomājos tīri par to profesionālo, varbūt arī to esi novērojis kā speciālists, ka tu piesaisti tos klientus tāds, kāds esi tu pats. Piemēram, tad, kad es gaidīju bērniņu, man pēkšņi sāka vienkārši, es nekur to nebiju afišējusi. Nekur, es sociālās tīklos par to informācijas nebiju, tur kaut kādā pie beigām jau tikai to pateicu, ka tāda lieta ir. Nekur tā kā to nebija likus, un pie manis pēkšņi sāk nākt grūtniecis. Kas tas ir par fenomenu? Kāpēc tas tā? Un arī treniņos es novēroju to, ka pie manis nāk cilvēki, kuri tajā domāšana, mēs pat neesam tur baigi pazīstamai, bet viņiem ir tas, tā domāšana līdzīga, tā kā man vai ir bijusi pirms tam, jā, tad, kad tur nebija kaut kāda viena vai cita apstākļa. Varbūt tev ir kaut kāds skaidrojums šim. Tur droši vien, ka tādi divas lietas. Viena skaidrs, kad mēs piesaistām līdzīgos konkrētos apstākļos, momentos, situācijās, kurās mēs esam. Un arī man reizēm ir tā, kad atnāk klients, viņam ir savs jautājums, un iespējams, ka es līdzīgu vai tieši šo jautājumu šobrīd risinu savā dzīvē vai ar to saistītas lietas. Tā ir viena lieta, ka tas vienkārši tā var notikt. Otrs ir par šo tādu, tad, kad ar mums dzīvē notiek dažādi procesi, vai mēs risinām vienu vai otru jautājumu, mums pēkšņi tas parādās visur. Arī mēs redzam reklāmās kaut kādu informāciju un tam līdzīgi, un tas ir saistīts ar šo tādu selektīvo uztveri, kad mēs fokusējamies uz šo vienu jautājumu un tādā veidā tā kā mazliet notušējās tas viss apkārt. Mums vienā brīdī liekas, kad, nopērku sarkanu mašīnu, ir tas teiciens, jā, un apkārt pilnu tikai sarkans mašīnas, kā visiem var būt sarkans mašīnas, jā. Un šis ir par to uztveres veidu, un tad mēs atkal esam kādā citā posmā, kur ir aktuāls kāds cits jautājums, un tad, teiksim,
Un tajā brīdī mēs sākam pamanīt vairāk tās lietas. Bet, protams, tas arī kaut kur šie tādi, arī sajūtu līmenī skaidrs, kad atgriežoties pie tā, ko mēs runājam par to, kad katrs atrod savu speciālistu, ka, kaut kādos brīžos, jā, tas tā vienkārši saliekās. Jā, tas tiešām tā ļoti interesanti bijis tā. Pat es nefokusējos tiešām uz to, es vienkārši pamanīju tā, šitā grib palikt stāvokli, un tāds, ok, labi. Jā. Bet, mēs par tādām pozitīvām lietām runājam, bet tagad, man liekas, ļoti, ļoti daudz un ļoti bieži runā par izdegšanu. Jā, varbūt tu vari pastāstīt, cik bieži tu ar to saskaries savā praksē, kā no tās izvairīties, kā pamanīt kaut kādus pirmos signālus, ka kaut kas tāds tuvojas, jo visbiežāk jau izdegšana ir tieši darba vietā. Tā kaut kur citur, bet parasti tā ir tieši darba vieta. Jā. Jā, tā arī ir viena no tēmām, kas ir mūsdienu dienas kārtībā, un tiešām tas tā ir un notiek. Un teiksim, par tādu biežumu man varbūt tā grūti komentēt, cik bieži tas ir novērts. Skaidrs, ka kaut kur var parādīties vai nu tādas indikācijas par to, ka tas varētu būt, vai tas tuvojās, bet tas, ko var teikt no tādas savas 32 gadu iepriekšējās pieredzes, ka arī es pati to esmu vienkārši piedzīvojusi un tādu apzinātu vienu reizi, jo skaidrs, ka tas var notikt arī atkārtoti. Un tas tā mana doma un tas teikavējs no tās situācijas, un ko es varbūt aicinu arī, teiksim, runāt vienalga vai ar līdzcilvēkiem vai ar klientiem, ka tas uzsvers ir uz prevenciju, ka mēs vienkārši tur nenonākam. Skaidrs, ka ir neskaitāmi apstākļi, neskaitāmas lietas, kas to var veicināt, ietekmē dažādi notikumi dzīvē, pagriezieni, un tas ir gana tāds komplicēta lieta, bet visam pamatā es teiktu, ka noteikti ir šī prevencija, kā mēs katrs pats varam par sevi parūpēties. Un tur arī noteikti katram priekš sevis ir jāsaprot, kas ir tās lietas, ko es ieviešu savā ikdienā, lai to mazinātu, kuras vairāk ir šī iespēja atslēgt prātu. Visbiežāk tas ir sports un fiziska kustība, jo nereti mēs ikdienā darām šo intelektuālo darbu un nodarbinām diezgan aktīvu prātu, un tas viss ir kaut kur jāizrēģē. Un viens no šiem veidiem ir fiziska kustība, un tur tad droši vien katram ir šis aicinājums atrast, kas tad ir tas mans sporta veids vai mans virziens. Arī es pati, teiksim, esmu periodiski mainījusi šīs aktivitātes, jo skaidrs, ka vienā brīdī tur ieslēdzas kāda rutīna, un tad tas varbūt vairs nesniedz to efektu, kā tas ir bijis sākumā. Tā ir viena lieta, fiziskā aktivitāte. Otra, es teiktu, ir tāda spēja priekš sevis arī apzināties un tajā ikdienas skrējienā apstāties, un to var izdarīt dažādi. Ir šī pati dienas grāmatas rakstīšana vai tādu notikumu fiksēšanu, kur man ir tas moments, kad es varu apsēsties un padomāt, kas vispār ar mani šodien ir noticis. Ja? Vai tās pirms gulētiešanas, tās pašas trīs lietas, par ko es šodien esmu pateicīgs. Ja? Tas metodas ir ļoti daudz mūsdienas, un es noteikti arī aicinātu neskriet uz visām pusēm un nemēģināt visu vienlaicīgi, jo tas var radīt pretēju efektu, bet atrast noteiktā periodā, kas ir tās lietas, kuras man ļauj iespējami apzinātāk dzīvot šajā skrienošajā laikā un to darīt regulāri un rutinēti. Un tas ir tāds pirmais solis uz to, lai izvairītos no šīs izdegšanas. Skaidrs, ka tā nav garantija, bet tas ir veids, kā to mazināt. Un, jā, tās būtu tās lietas. Par fiziskām aktivitātēm es to pilnīgi varu piekrist. Tas tiešām tā ir arī pēc sevis ļoti labi zinu, ka es, piemēram, aizēju izskriet ārā vai aizēju uz zāli. Es to, kas pa to dienu sakrājas, tad vienkārši it kā liekas tāds besis, ne pēc visiem darbas dienas vēl iet uz kaut kādu zāli, vēl tur kaut ko, cilāt kaut kāds svars, bet vajag saņemties, vajag iet. Bet jā, tu stāstīji par to apstāšanos, un īstenībā, kamēr tu runāji, man viena lieta baigi ienāca prātā. Es nezinu, kā agrāk
cik izplatīta bija izdegšana, noteikti jau, ka bija. Vienkārši par to nerunāju. Ne tāpēc, kā agrāk nebija depresijas, bet vienkārši par to nerunāju un visādas citas lietas. Bet tas, par ko es arī domāju, ir tas, no vienas puses mums it kā ir vairāk laika, mums ir veļas mašīnā, kas mums izmazgā nižā vai drēbes, diemžēl vēl nesalokē. Mums ir putekļu sūcējs, kas visu iztīra, bet man liekas, mums ir telefons, kas mums visu laiku piegādā informāciju, no kur mēs varam visu kaut ko darīt, bet tas ir arī tā kā, es teiktu, baigais kaitēklis. Nu tā, vai nav tā, ka mēs sev vienkārši ļoti, ļoti pārslogojam vēl ar to informāciju, kas nāk tā kā no ārpasaules visi šie sociālie tīkli, sociālie mēdīji. Mēs visi esam sociālais mēdījos. YouTube'ā sēžam tagad, vai Spotify'ā, un Facebookā, Instagramā. Bet, vai nav tā, ka arī īstenībā tas, ka mēs tik ļoti esam gan pieejami, gan visu uzreiz varam uzzināt, nopirkt, pārdot, you name it, jā. Vai tas arī nav īstenībā tas, ka mēs vairs īstenībā taču nemākam atpūsties, nemākam atslēgties? Protams, tas ir viens no, jo vēl viens aspekts, teiksim, jums tādā profesionālās dzīves kontekstā runājam, teiksim, šis pandēmijas laiks, kurā mums bija iespēja strādāt, sākotnēji tikai attālināt, pēc tam tas ir pārgājis hibrīdā, bet mēs esam iemācījušies arī ļoti daudz lietu darīt paralēli, un kur varbūt iepriekš mēs savu uzmanību koncentrētu vienai lietai uz to brīdi. Šobrīd mēs esam iemācījušies, teiksim, paralēli tās darīt. Tajā skaitā arī šī satura un informācijas patērēšana telefonā, un es domāju, ka ne es vienīgā esmu tāda, kur ir kaut kāds moments, kurā telefonā ir vajadzīgs atrast kādu informāciju, un pēc 15 minūtēm tā attopēs kaut kur, un tā liekas, kā es šeit vispār nonācu. Scrollo Instagram, vai ne? Jā, mēs visi tādi esam. Tikai, paceļ roku, kurš tāds nav. Jā, bet arī tur skaidrs, ka tas ir tāds pamanāms, un ka tā ir ļoti daudziem un bieži, bet tas arī ir tas, kur es aicinātu katram arī uzņemties to atbildību par to, un viens no tādām lietām ir šis ekrāna laiks. Kādu pagarinu taimeru un viss? Jā, bet kaut vai sākt ar to, kad es paskatos, cik ir tas ekrāna laiks, jo reizēm liekas, kā es tur, protams, ir darbs arī varbūt saistīts, kur ir zvani un tā tālāk, tas paņem kaut kādu laiku, bet ja es pastos vēl, kas veido to, un tad tas ir pārsteigums pašam, un es teiktu, ka tas ir veids, ar ko varbūt sākt, jā. 36 minūtes WhatsAppā, 51 minūtes Chromā, 19 minūtes Instagram. 19 minūtes, ko es tur darīju? jā, un skaidrs, ka mūsdienās to nevar noliekt, kad viss ir kļūst pieejams, ka ar telefonu mēs arī ļoti daudz varam izdarīt, veikt maksājumus, kaut ko pasūtīt un tam līdzīgi. Skaidrs, ka notiek ļoti daudz tādas arī kaut kur vērtīgas darbības, bet tas laiks aiztek un skaidrs, ka nereti mēs uzņemam informāciju, bez kuras absolūti var iztikt un tā, bet šeit es negribētu, teiksim, tur nodarboties ar demagoģiju un drīzāk vairāk katram pašam saprast, kas ir tas, kā es gribu lietot telefonu un patērēt informāciju, kas man ir svarīgi. Pavērtēt, varbūt bez kā es varu iztikt, jo man arī dažādos testa režīmos ir bijis, ka telefons, ir otrā istabā, un es tikmēr izlasu, 15 lapas puses grāmatā. Tur variācijas, un es domāju, piemēri arī interneta vidē ļoti daudz, kā mēs varam pārslēgties no tā laika, kur mēs patērējam šo te reizēm varbūt mazsvarīgo informāciju, kur mēs varbūt varam darīt kādas citas lietas. Jā, šis man ir tā doma, kas man īstenībā baigas stāv prātā, ka bišķiņi ir pa daudz, arī man noteikti pašai dzīvē, tā kā pa daudz. Es, protams, cenšos mājās, tā kā es nolieku telefonu, pa cik es ar bērnu esmu un tā. Un tad pārējais. Bet vispār tagad domāju, ka vai tik nevajadzētu vispār arī visas aplikācijas vienkārši izdzēst ārā, un tad, kad tu esi pie datora kaut kādu laiku, tad tur paskatīties, jo nekas jau nenotiks, ja tu vienreiz ies Facebookā, vai ne? Tā, tas man liekas, bet tā man tāda baigā doma ir, ka šī izdegšana bieži vien ļoti saistīta ar to, ka mēs esam pārāk pieejami, un šī
junk informācija, teiksim tā. Jā, un arī, ka tas skrējiens nekad neapstājās. Vienmēr ir kaut kur, mēs vienmēr esam iesaistīti. Un tas, teiksim, arī ir ļoti interesanti kaut kur, vai ne, kad mēs visi, kur varam piedalīties un iesaistīties un darboties, bet jebkuram ir vajadzīgs kaut kāds arī laiks sev, un tiešām, kad es saprotu un arī izvērtēju, vai es gribu piedalīties 3 pasākumos šajā nedēļas nogalē, kur man nāk notifikācijas, kur brauksim, kā pavadīsim to laiku, kurš ko paņems līdzi, vai man varbūt būs gan ar vienu šo pasākumu, un tajā 2. dienā, es nezinu, veikšu kādus mājas darbus, kas arī palīdzēs varbūt atslēgt prātu, vai vienkārši palasīšu to pašu grāmatu, vai darīšu ko citu, kas manī piepilda citādākā veidā, ne tikai aktīvi kaut kur esot visu laiku. Bet tas ir izaicinoši mūsdienās. Un kas man liekas, tāds izaicinājums ir tiešām tā atpūta. Mācēt atpūsties. Man liekas, lielākā daļa cilvēku, viņiem ir tāds tāda, ne vīzija, bet tāda iedoma par to, ka viņi atpūšās. Nu, es saku, tas pats tā pats scrollošana pirms miega. Nu, tad mēs izzinām, ka tā nav atpūta, bet mums liekas, ka mēs atpūšamies. Bet arī vispār tā globāli paņem tādu pauzi. Un kas man liekas arī... Atkal, privāti. Atkal tev kā supervīzoram varbūt tev arī ir viedoklis par to. Tad, kad tu strādā pats uz sevi, kad tu pats sevi esi priekšnieks, nu, tev jau reāli, tev, man liekas, darba laiks arī ir visu laiku. Vai ne? Kā šito sabalansēt? Tad, kad tu tā kā, nu, saproti, tu nestrādās, tad neviens nestrādās. Tad tas biznes neies. Kā šādā situācijā, tā kā, varbūt tev ir kāda laba doma. Jā, tas ir tāpat, kā es parasti saku ar pieaugušo dzīvi, jo tur no vienas puses mums ir absolūta brīvība un pie mūsdienu iespējām mēs varam doties uz visām 4 debesu pusēm un darīt, ko vien mēs vēlamies. Un no otras puses tur ir milzīga atbildība otrā pusē, vai nu par līdzcilvēkiem, par sevi, par darbiem, finansēm un citām lietām. Un, nu, tad, teiksim, pielietojot šo domu arī jautājumā par to, kas notiek, ja es pats sev esmu priekšnieks un tā, tad tas arī ir par šo te, nu, tādu disciplinētu, strukturētu plānošanu. Skaidrs, ka tas izaicinājums vēl nāk papildus, jo man ļoti patīk tas, ko es daru. Tad skaidrs, ka tā interese ir un gribās vairāk un foršāk, un es jūtu, ka man tie muskuļi aug, vai ne? Es domāju, ka... Un tas, protams, ka ir izaicinājums to sabalansēt. Un es domāju, ka tā ir tāda, nu, es teiktu, droši vien, ka mūžīgā balansēšana. Un kādā brīdī, kad, nezinu, ir tumšāki ziemas vakari, cilvēks ir gatavs, teiksim, ieguldīties vairāk, pavadīt vairāk šīs stundas, nu, teiksim, darba organizēšanā, un tad pienāk, nu, teiksim, gaišie pavasara vakari un vasaras, kuras varbūt vairāk gribu, nu, veltīt šo te laiku sev, tad tā darba ir mazāk, bet, nu, tas ir izaicinājums arī to visu sabalansēt, jo nereti arī, nu, šis te darbs ir atkarīgs no pieprasījuma, no vēlmes, vajadzības, no sezonalitātes, un nevienmēr to tā draudzīgi var sadalīt tā, kā man gribās. Uzraksti man ziemā, Jā, vai ne? Bet es teiktu, ka tas ir par plānošanu, vēlreiz plānošanu un atcerēties, nu, tas, kas arvien biežāk arī izskan ne tikai profesionālā kontekstā, biežāk atcerēties arī par sevi, par tām savām vajadzībām un tajos brīžos, kad ir tie procesi un nezinu, 5 stundu garumā nav pat bijis laika aizskriet, padzerties vai uz 5 minūtēm iziet svaigā gaisā no telpām, tad tas tie jau ir tādi signāli, ka kaut kur jau tās robežas sāk izplūst, un skaidrs, ka ar daudziem procesiem tā skaitā izdegšana un nekas nenotiek vienā dienā. Un tas laikam ir tas grūtāk uzturamais, jo vieglāk ir tad, kad mēs pamanām, ka kaut kas ir un kaut kas nav. Bet ar šiem mentālajiem procesiem bieži vien ir tā, ka tas jau, tam ir jau kaut kāda secīga, tas tāpat kā ir stāsts par ka šī mūsu diena ir atkarīga no tā, kā jau mēs darbojāmies, ko mēs ēdām, kā mēs gulējām jau vakardien. Ja? Un līdzīgi ir ar šiem procesiem, līdz ar ko es teiktu, tas ir tāds tiešām disciplīnas un tādas
apzināti sev pievēršanās jautājums ilgtermiņā. Tā teikt, ja tu esi ieplānojis atvaļinājumu, tad pateikt tam klientam, nu, klā, man ir atvaļinājums jau, un tad pieņem to, ka kaut kāda nauda, ja, aizies garām. Jā, un tas nav viegli, bet šeit arī ir, nu, tas ticības un sajūtas jautājums, par ko mēs runājām pirms tam, kad īstie klienti un teiksim, tas klients, kurš gribēs atrast, viņš atradīs vienmēr to laiku. Skaidrs, ka ir kaut kādas sāsinājumi un krīzes situācijas dažādos jautājumos. Viņš atradīs citu. Iespējams, iespējams, ka tas tā var arī notikt, bet ir arī šie te vārdi par to, ka visa pasaule nebūs šie mūsu klienti, vai ne, un visa pasaules nauda laikam nebūs. Mūsu, jā, tā kā, un tas vienmēr ir par to tādu arī prioritāšu izvērtēšanu. Un skaidrs, ka no tās vienas reizes, ka es piekritīšu, labi, tur ir situācija X, varam sarunāt, sastiķēt. Bet, ja tas notiek katru reizi, un es nevaru, ne konkrēti es, bet profesionāls, teiksim, nevar aiziet vispār šajā atvaļinājumā, kur atvilkt telpu, un ir jau arī zināms tas, ka šie te īsās pauzes ir forši, bet tā vislielākā atslēgšanās notiek tādā 2 nedēļu periodā vai tādus ilgākos posmos, tādu pa īstam atslēgšanās un no tādām darba domām, un tad jautājums, kā to menedžēt un tā. Šie man tādi liekas tādi sarežģīti un grūti jautājumi. Bet, jā, tu minēji par to, ka mēs nomainīsim 10 profesijas, ja, vai kāds ir bijis tavs? Agrāk, es zinu, bija runa par 7 profesijām dzīves laikā, jā. Okay. Tā, es tagad skaitīšu. Es esmu strādājusi, es esmu taisījusi tur sporta spēles, tad es esmu mazgājis katamarāns atpūtas bāzē, tas ir 2 jau. Pārdevējs darbs dažādos veikalos, skaitīsim kā 1. Tad, labi, tas ir tas. Tad ir bijis pa māsiņu pastrādāju 4. Uzturs vēl joprojām ir un fitness treneris. Tā man ir vēl viena iespēja. Jā, es droši vien aicinātu neieciklēties uz to un neierobežot sevi, bet tas, kad, piemēram, piemērs man vecāki, viņi pabeidza studijas un visu dzīvi nostrādāja vienā profesijā. Un šādu lietu šobrīd ir vai nemaz, vai piemēru ir vai nemaz, vai ļoti daži. Un, teiksim, tad mūsu paudzes cilvēks ticamāk, ka jā, kādam tās būs varbūt 10 reizes, kādam tās būs 3-4, bet to vienkārši pieprasa tas laiks, kurā mēs dzīvojam. Labi, es sāku strādāt 13 gadu vecumā, ka man nav vairākas iespējas. Bet, jā, man liekas, ļoti bieži tas, ko es esmu redzējusi, ka tā profesija maiņa notiek 30 plus gados. Tas ir viens un bērnu kopšanas atvaļinājums, ja, kur visas mammas atpūšās, kā mēs zinām. Un arī šajā laikā, ka sievietes arī kaut kā tā pamaina kaut kādas profesijas, ja kaut kādas jaunas. Ar ko tas ir saistīts jā, cik ilgi vajadzētu arī vienā profesijā vispār nosēdēt, un kāpēc ap 30? Es esmu dzirdējis kaut ko par 30 gadnieku krīzi, ja, ka tajā brīdī kaut kas tur baigi pamainās. Par sevi var teikt, es vienkārši papildināju, es vienkārši pieliku klāt. Es sapratu, ka man vajag, es to jau tagad darīju, bet es gribētu to darīt ar papīru. Bet ir cilvēki, kas tā pavisam tā radikāli kaut kādas lietas maina, jā, kāpēc, un arī jā, par šo te, bet pēc tam es vēl to par māmiņām paprasīšu, jā, bet jā, kāpēc tas ir 30 gadnieki? Bet varbūt tev cita pieredze. Droši vien arī šeit, kā daudzos jautājumos iepriekš, nav tādas vienas pareizās atbildes, bet varbūt tāds novērojums un sajūta, ka tas ir saistīts ar zināmu briedumu. Kad jau kaut kāds... Kā nu kuram? kā kuram arī, kā es saku, nav vienas atbildes, bet
kad jau ir kaut kāds posms noiets, ir iespējams pabeigta kāda skola, ir pamēģināts pirmās darba pieredzes, iespējams sfērā, kur es esmu izmācījies, iespējams pilnīgi kaut kur citur. Iespējams ir bijusi jau tāda pasaules pieredze uz gadu, cilvēks ir devies kaut kur prom un atgriezies. Ja? Arī, teiksim, tādi privātās dzīves aspekti ir teiksim, mainījušies vai teiksim, stabilizējušies. Un tas ir tas brīdis, droši vien, kad kaut kāds tas ceļa posms ir noiets, un tad ir tas droši vien, ka biežāk uzdotais jautājums, ko tālāk? Jo tas ir atkal atsauc uz manis iepriekš teikto par to, ka tāda mācīšanās, pilnveidošanās, mainīšanās, tas ir tāds process dzīves garumā, un iespējams, ka šis ir tāds vienkārši daļai no cilvēka, tāds pirmais tāds noietais etaps, kad jau es esmu tā kā, pats par sevi bijis atbildīgs, padzīvojis, teiksim, šo te pieaugušo dzīvi, iekāps kurpēs, sadzīvojis un ticis pāri pirmajiem kaut kādiem izaicinājumiem, pārdzīvojumiem un mēģinu saprast, kas ir tas nākamais solis. Un tas ir viens no iemesliem, kāpēc varbūt šīs te izmaiņas. Vēl viens tāds, kas man tāda pirmā doma, kas nāk prātā, ir, kad iespējams tas ir arī brīdis, kurā es jau kādā no sfērām kaut kādā mērā esmu sevi izsmēlis vai ir bijis negatīva šī darba pieredze, un tāpēc es esmu nolēmis, ka nē, šo es vairs nevēlos, un tur daudz dažādi aspekti, kas tā skaitā arī finansiāli, kas var ietekmēt tādu profesijas un karjeras maiņu. Jā. Bet kas tavā pieredzē varbūt ir bijis tāds radikālākais profesijas maiņa? Nezinu, es tur biju uz speciālists, un tagad es aizgāju uz metināšanu. Ir tev bijis kaut kāds tāds gadījums, kad liekas, wow, tā kā totāli kaut kas pilnīgi cits. Jāsaka, ka man vienmēr ir tā iespēja novērot pilnu to ciklu, kurā man ir bijusi doma, un tad es viņu realizēju. Es iespējami kaut kur tur pieskaros tajos starposmos vai domu iedīgļos, kad es gribētu, kad cilvēks gribētu kaut ko pamainīt. Līdz ar ko man varbūt tādi kardināli un radikāli piemēri uzreiz nenāk prātā, jo skaidrs, ka arī tās pārmaiņas, viņas arī reti, kad notiek vienā dienā, jo tajā brīdī, kad es kaut ko gribu mainīt, visticamāk, ka man būs vajadzīgs vai papildus praktiskās iemaņas vai zināšanas, un tas jau atkal ieslēdz kaut kādu laika periodu, kurā man tam ir jānobriest un jāsakārto, teiksim, tā apkārtējā pasaule tā, lai es to varu realizēt un darīt. Lūk, tā kā tas arī ir kaut kādā laika nogrieznī notiek. Bet tas ir visnotaļ interesants process, jo arī personīgi man pirmā izglītība ir žurnālistika, kuras to kaut kādu brīdi pamēģināju, un tad es sapratu, ka jā, tas ir darbs ar cilvēkiem, bet man gribas vēl vairāk piedalīties cilvēku dzīvēs, vēl vairāk kaut kā palīdzēt un dot to savu ieguldījumu, kas ir konvertējies tādā personāla speciālista un supervizora kurpēs. Ja. Es tagad aizdomājos to par nākamo jautājumu. Man tagad ļoti interesants periods dzīvē. Man auga 4-gadnieks mājās, un šis ir tas periods, man liekas, bērniem, kad viņi tur domā visādas profesijas, kas tur viņi būs un tā. Tad vienu brīdi viņš man paziņoja, ka viņš būs pavārs, saka, labi, ļoti, ļoti forša doma un tā. Tad mēs braucam mašīnā, tad viņš man paziņoja, ka viņš būs prezidents. Ok, arī nav slikti, bet tagad pēdējā laikā, ko es arī šodien man bija gadījums, ka viņš saka, ka viņš būs ķirurgs. Ka viņš būs ķirurgs, viņam tu stāstu, bet tev ir ļoti daudz jāmācās, tev ir jāmācās anatomija un tā, un viņš aiziet tur sameklē anatomijas grāmatas un tur studē un vēl visu kaut ko. Un tad viņš man vienu dienu sēž, viņš saka, mama, kā taisi tur sirds operācijas? Tā saka, forši mums ir YouTube, es viņam īstās laiku, es viņam tur nelieku, tur bērniem, kā tu rādi, tur kaut ko tur stāsta, es viņam rādi īstu medicīnu, cik pat ar medicīnu saistīt un tā. Un jā, viņš tur, un mama, kā tur kājas operē, parāda man vēl, un ritīgi sajūsmā par to visu, un šodien viņš man saka, mama, man vajag tā kā ķirurga instrumentus visus, tā kā es gribu apskatīt visus ķirurga instrumentus, sameklēju man kaut kādu grāmatu, un ko viņš man arī aizsūtīja šodienas grāmatītes, es viņam sameklēju grāmatu par ķirurģiju.
Es te, protams, es pati biju mediķis, mani vecāki ir bijuši mediķi, un vecāks laikam tiešām bija ķirurgs. Vai saknēm ir kaut kāda ietekme, un vai tam, kas mums bērnībā tā kā interesē, vai tas kaut kādā brīdī, es vienkārši domāju, man vajag tā kā meklēt dzīvokli pēc stradiņiem vai kā, jā. Cik ļoti tas tā kā ietekmē, un kā varbūt mums arī, kā vecākiem, arī atbalstīt savus bērnus tajās izvēlēs, vai es kā māma gribu, lai mans bērns ir ārsts, zinot to, ko tas viss prasa, jā, es nezinu, jā, jo tas ir tiešām ļoti smags darbs un tās visas mācības, bet es saprotu, ka man, protams, viņam 4 gadi tagad, jā, bet es pat interesējos par medicīnu bērnībā un es arī aizgāju uz medicīnu, jā. Bet, pēc tam man tā profilaks vairāk tam arī iepatikās, jā. Bet, jā, varbūt tev ir kaut kāds, jā, par to, vai tās saknes mūs kaut kā ietekmē, kas mums ir bijis paudzēs. Arī pat viņš par to nezina. Es zinu, ka es tur kādreiz par māsiņu strādāju, bet, par vecākiem, tur to viņš tā kā vēl nezina. Bet, jā, kā tas ietekmē un kā mums, kā vecākiem, arī atbalstīt savus bērnus, arī varbūt tik agrā vecumā, ja, kad viņš diezgan konkrēti pasaka, kas ir tas, ko viņam vajag. Jā. Jā, es domāju, to, kā atbalstītu ļoti labi jau atspoguļoja, jā, to mēs varam darīt caur šo grāmatītes meklē, nebija nekā. Caur šo te izzināšanas procesu, un mūsdienās ir daudz un dažādi veidi arī, varbūt nav vietējā grāmatīcā, var mēģināt pasūtīt, visādi varianti ir, jā. Es domāju, ka tā ir tā pozitīvā lieta šodienā, kad vai tā ir profesija, vai tas ir hobijs, par kuru mēs interesējamies, mums ilgstošā periodā ir iespējams to dažādos veidos pamēģināt vai tam pietuvoties. Jā? Teiksim, es atceros, kad manā skolas laikā klases biedri, kuriem bija interesi par medicīnu, viņiem jau bija ievada kursi stradiņos, kur tur varēja doties, un, protams, tur arī bija šis vecāku atbalsts, kuri veda un uz skolu un tā. Un man šķiet, ka šodienā tās iespējas ir vēl tikai vairāk paplašinājušās, un tas brīdis, no kura man būs tā izvēle jāizdara par to, kas tad būs tas mans nākamais solis, ir gana tā laika, kādam tas var būt jautājums, teiksim, 4 gadu vecumā, kādam tas nāk vēlāk, un tas vēl mēdz, protams, pa vidu mainīties, un tas viss ir process, bet tā kā droši vien, ka viņu nestādināt un piedalīties, un ar interesi, un es domāju, ka tas ir izziņas tāds process arī pašiem vecākiem. Ļoti interesanti, jā. Jā, lūk, un mūsdienās jau arī profesijas ir ļoti dažādas. Tas vairs nav kā varbūt agrāk bija, aptuveni 5 virzieni, ja, kuros doties. Šobrīd tas ir ļoti plašs loks, un nākot vēlāk ir šīs te ēnu dienas, ir prakses iespējas. Jā, un šajā gadījumā medicīnas speciālists ļoti vajadzīgi, vai ne, ir un tā kā galvenā tā doma būtu neapslāpēt vispār šo te tādu bērna interesi, jo tas arī dzīvē, manuprāt, kopumā tas iekšējais bērns mums, viņš visu laiku līdzās pastāvoši, un tādā pieaugušā dzīvē viņš mēdz palikt pavisam kluss un apslēpēts, bet tā dabīgā interese un tie pieejamie materiāli, kas mūsdienās ir, to mēs varam visu laiku paturēt tādu, šo te iespēju to darīt un izzināt. Bet kā tev liekas, tās profesijas, viņas kaut kā pārdzimst? Tas ir kaut kā, vai mana profesijas izvēle ir kaut kā saistīta ar ģenētiku, arī ar paaudzēm? Tas tā filozofiski, laikam, vairāk domājot. Jā, filozofiski es domāju, ka iespējami, ka tā ietekme ir, jā, bet tie virzieni, es domāju, ka katrs aiziet to ceļu, kurš ir paredzēts, bet kaut kāda ietekme noteikti tam ir, un kāds varbūt, teiksim, kaut vai es caur savu piemēru, ir teiksim, lietas, kuras
bērns, teiksim, redz, un viņš zina, ka es noteikti šo profesiju gribētu darīt, vai ko viņš piedzīvo un saprot, ka šis ir tas, ko es nezinu, absolūti man negribas darīt. Un es domāju, ka savu ietekmi tur noteikti ir, bet tur noteikti ir ļoti daudz citi faktori, kas arī to izvēli ietekmē vai kādā brīdī arī maina, bet nevarēšu zinātniski pamatot to šobrīd. Nē, tas tiešām tā ļoti interesanti, jo viņam ļoti, ļoti izteikti tieši tas, un šodien arī aizbraucu pie vecmāmas, viņam tur izprintē tos instrumentus, jā, un viņš viņai tur rādīja arī, tur skaties, kas tur un kā, es domāju, labi! Kādu izvēli izdarīs, tādu izvēli es atbalstīšu, teiksim tā. Tas, man liekas, ir tas svarīgākais. Jā, pilnīgi noteikti, bet es domāju, ļoti, ļoti interesanti, kā, man liekas, tā mūsdienu bērni arī bišķiņiem tur citādāk ir nekā mums, vai ne? Man liekas, viņi tādi atapīgāk ir. Jā, tas jau kaut vai tādā, nezinu, kaut vai tas pats viedierīču jautājums. Man liekas, pirmais podziņu telefons bija tur tuvu pie pamatskolas kaut kur vidū beigās. Jā, šobrīd jau mēs redzam, kad esot, nezinu, ar bērniem viņi jau daudz ātrāk varbūt kaut kur spēj norientēties, atrast video vai ko nekā to varbūt dara pieaugušais. Tikai kaut vai tādā aspektā, bet es domāju, ka ir ļoti daudz vēl citu aspektu, kas ir mainījies. Baigi interesanti visādi tādas labas lietas šodien izrunājam, bet Ilze jautājums tieši par tevi specifiski. Man ļoti interesanti atbildīs jau iepriekšējā podkāstā, bet es pajautāšu tev. Kā tu esi atnākusi podkāstu Balans, ja? Tu zini, jā. Kā tu atrodi to savu balansu? Es teiktu, ka tas arī ir viļņveidīgi, kad tas sanāk veiksmīgāk un varbūt mazāk veiksmīgi, bet tā pamata atslēga absolūti priekš manis ir vēlreiz un vēlreiz fiziskās aktivitātes. Un es esmu uzaugusi sportiskā ģimenē, kur sports ir bijis līdzās pastāvošs vienmēr, un arī pati es esmu gan kaut kādu periodu skrējusi, bijis sporta zāles laiks, šobrīd vairāk ir tādi garāki pārgājieni, un tas ir tas veids, kā es, teiksim, atbrīvoju prātu no teiksim, ikdienas, un tam var būt dažādas formas. Tā var būt arī pastaiga ar draudzeni vai pastaiga klusumā, vai jā, tā pati sporta zāle, bet jebkurā gadījumā tā ir fiziska kustība vai brauciens ar riteņiem, un tā es teiktu, ir tāda pamata lieta, kad es jūtu, ja sakrājās, jau sāk krāties, tad to parasti nevajag tā kā piedzīvot, bet tad tas ir tas pirmais mans risinājums, tā viss, man ir jāvelk kaut skriešanas botas, vai man ir jābrauc, ko tur darīt. Tā ir tāda lieta, un tā otra lieta mēģināt, pēc iespējas vairāk pietuvoties tai, par ko es runāju, arī tai apzinātības pusē. Jā, šodien biju un šonedēļ ir ļoti daudz notikumu, un pagājušajā nedēļā biju, un tas mutulis jau ir visu laiku. Bet tas kā es par to jūtos tajā brīdī, vai kā es to piedzīvoju. Un tad tas mans veids ir, kad es to rakstu. Es nesen biju pie mammas, un tur bija kaut kāds 30 klādes kaudzītē visu, ko es esmu gadiem, man liekas, tiešām no pamatskolas sarakstījis, sākot no tā, kā man ir pa dienu gājis, beidzot ar jau, nezinu, pateicībām un citām lietām. Un tas ir tas mans veids, kā es arī izrēģēju un atgriežu to balansu un kaut kur tā kā, to sajūtu noķeru, kas ir varbūt kaut kur pasaulīgā sajūta un kas ir tā mana sajūta. Un tas varbūt tā filozofiski izklausās šobrīd, bet tiešām primēri tas ir sports un otrs tā domu piefiksēšana. Jā, baigi interesanti. Es šodien no tā reiz dzirdu sportu, bet tur es tev pilnīgi piekrist, ka tas tā ir. Bet jā, tā kas man likās baigi interesanti doma, ko mēs ar iepriekšējā podkāstu viesi izrunājām, ka balans varētu būt darbības vārds. Jā, jā. Ka tu īstenībā visu laiku kaut kur tur kaut ko meklēji, kaut kur svārsties un tā. Tā kā tāda interesanta doma bija. Bet jā, man liekas, mēs izrunājām diezgan daudz un tādas foršas tēmas. Es domāju, ka arī klausītājiem būs noderīgi un būs par ko arī padomāt un aizdomāties. Un es tev teikšu lielu paldies par to, ka tu atradi laiku
atnākt uz podcastu. Kas zina, kādās konsultācijās mēs vēl nākotnē pēc 6 gadiem varbūt tiksimies. Jā, tikai paldies tev, Kristīna. Jā, paldies. Atā!